Ja kādreiz, teiksim tā, sports un spirts nebija šķirts, kā bija teiciens, tad tie tiešām to jūt, kad tagad viss ir tik profesionālāk. Kad viss ir laimīgi un viss ir veselīgi un viss ir forši, tad ir viegli. Kā sadzīvot ar zaudējumiem? Sportā tas vispār ir īpaši, jo tad, kad tu sasniedz savu virsotni, tad viss tālāk liekas, ka tu tikai krīti no viņas. Dažreiz ir arī veselīgi vienkārši pazvanīt draugam, pateikt, hei, ir kā ir, jūtos čābīgi. Tu būsi vainīgs. Ja tevi pieķers, piemēram, kaut kā aizliegtā vielā, tikai tava atbildība. Mēs priecājamies īsu brīdi, bet, ja ir kaut kas slikts, ko pateikt, tad mēs ļaujamies bet tas jau laikam ir ne tikai sportā. Tas jau vispār ir tā, ka tos sliktos brīžus vienmēr visi atcerās. Sveiciens visiem! Šī ir Laimes laboratorija, kur mēs mēģinām noskaidrot to, kā kļūt laimīgākiem, priecīgākiem, labākiem un gal galā arī veselīgākiem. Un tieši tādēļ mēs aicinām izcilniekus pie sevis šeit viesoties un pastāstīt par to, kāda tad ir viņu laimes panākumu atslēga. Šī gada februārī jau pavisam drīz tiks aizvadīts viens no tiem lielajiem sporta notikumiem, kur es domāju, ka mēs visi gaidām ar milzīgu nepacietību. Tās ir Ziemas olimpiskās spēles. Un, protams, kuram tad sporta veidam mēs sekosim līdzi visvairāk, ja ne hokejam. Tādēļ es gribu teikt tā, ka šoreiz es pat jūtos nedaudz pacilāts. Piesakot to, ka pie mums Laimes laboratorijā ciemos ir īsta leģenda. Kaspars Daugaviņš, Latvijas hokeja izlases ilgadējais spēlētājs. Šīs būs tavas 4. Ziemas olimpiskās spēles, 13 pasaules čempionāti. Tev ir jau kabatā jāsaka šajā brīdī. Un kā kapteinis arī 2023. gadā aizvedi Latvijas izlasi līdz bronzas medaļām. Par nopelniem sportā un arī par Latvijas vārdu nešanu pasaulē esi nopelnījis ne tikai atzinību no līdzgājiem, bet arī 3 zvaigžņu ordeni. Kad nokāp no ledus, pierakstīts, ka tu esi arī dēls, draugs, vīrs, tēvs un daudzas dažādas lomas tev patiesībā ir, lai gan mēs tev pārsvarā zinām, ka tas taču ir kapteinis Daugaviņš. Bet es domāju, sākam ar visvienkāršāko. Pirmkārt, čau! Čau visiem! Otrkārt, sāksimies ar hokeju, vai ne? Jo tagad par ko citu? Laižam. Pirmais ir par hokeju. Kādas tev pašam sajūtas personīgi tieši mirkli pirms olimpiskajām spēlēm? 4. reize, es teiktu, ka tas jau vien ir sasniegums. Jā, tāds drusku uztraukums tāpat vienmēr ir, bet šīs laikam būs tādas atkal īpašas olimpiskās spēles, jo pēc ilgāka laika pārtraukuma NHL hokejisti piedalīsies olimpiādē, kas nozīmē, ka būs pasaules labākie visi. Un tas, kā sportistam ir tā ekstra interese paskatīties, ko tu vari uz labāko fonu. Un man arī papildus tāds īpašums ir no šai olimpiādē no tā, ka tie pēdējie 4 gadi bijuši diezgan ar visādiem izaicinājumiem bērti. Man personīgi 2 reizes likās, ka viss ir beidzies karjerā, un tad ir cilvēki, kas ir blakām, kas atrod īstos vārdus, motivē, pats nepadodies. Un tagad tu esi olimpiskajā sastāvā. Tā kā tas ir tāds challenge, ka sports ir drusku vairāk kā tikai sasniegumi, medaļas, un ka ir arī tā otra puse, kurai jātiek cauri, bet galā ir kaut kas tas patīkamais, kas gaida. Jautājums tevi motivē tas galamērķis, uz kuru tu dodies, vai tomēr tas process arī ir kaut kādā ziņā patīkams? Jo tas, ko tu pieminēji, es arī esmu kaut kur lasījis līdzi, centies sekot līdzi, kā tev ir gājis pēdējos 4 gados. Man ir ļoti liels prieks to, ka tu šogad esi klāt kopā ar mums. Jā, viss process, tas ir tas, ko mēs esam pieraduši tā ikdienā darīt, uz ko mēs tiecamies, lai tas kaut kāds gala mērķis, lai tie būtu tie svētki, kurā tu parādi sev vislabāk. Bet tāds īstais darbs jau ir tā ikdiena, kur tu katru dienu cīnies ar grūtībām, tu viņus uzvari. Tad tev ir kaut kādi pacēluma brīži, tad tev ir atkal, kad viss iet ne tā, kā tu plāno, un tad tu meklē atkal jaunus risinājumus. Tā laikam ir tā interesantākā tā sporta daļa. Nevienmēr patīkama, bet patīkami tad, kad tu uzveic tās grūtības un kad tu atrod to motivāciju, ka tev ir blakus tie cilvēki, kas palīdz un ka tu nekautrējies arī meklēt jaunus risinājumus. Tas, man liekas, padara to sportu par krāšņu tādā ziņā. Un sacensības, tas ir tas, kas ir jābauda, jo tu nezini, cik reizes tev sanāks vēlreiz būt uz tās lielās skatuves.
Klau, tavs sasniegumu saraksts ir tik tiešām iespaidīgs. Es domāju, vienkārši noliekot uz lapas, pat tevi nepazīstot kā čali, lai gan ir tāda iespēja šobrīd varbūt nedaudz iepazīt. Kur ir tie sasniegumi, ar kuriem tev pašam šķiet, ka tev tie ir bijuši visnozīmīgākie? Es vienmēr tos sasniegumus baigi negribu izcelt. Man ir tas, ka man lielākais sasniegums ir tas, ka tu mīli to savu darbu un sporta veidu. Bet, ja ņem no tādiem taustāmiem, protams, bronzas medaļa tas ir tāds īpašs, es domāju, vēl joprojām daudziem latviešiem, ne tikai mums, kas bija sastāvā un cīnījās par to. Bet, ja ņem tādu netaustāmu sasniegumu, kas nav medaļās un kausos, tad es domāju, ka tie ir cilvēki, ko tu karjeras laikā esi saticis, iepazinis. Man tas ir bijis vienmēr svarīgi, ka tu veido jaunas attiecības pa pasauli apkārt braukājot. Daudz unikāli cilvēki sastapti, veidot jaunas attiecības, draugi. Tas ir tas skaistums sportā, ka tev paliks kaut kas vairāk kā tikai kaut kāda medaļa pie sienas, kas karājās, bet tev paliks uz mūžu draudzības, attiecības, forši cilvēki. Personīgs jautājums, bet varbūt atbildēs. Es pat negribu iedomāties to, cik interesants ir tavs telefona kontaktu saraksts. Bet, ja es tev uzdot jautājumu, kurš tev šķiet pašam visinteresantākais kontakts, kurš tev tur ir? Tad jāpadomā. Es domāju, tur neviena. Tavs numurs man arī ir. Es tā laikam negribu izcelt vienu. Ir tiešām forši cilvēki. Gan Latvijā, gan pasaulē slaveni cilvēki. Bet es cenšos baigi arī neuzbāzties nevienam. Tas tā, ka, ja veidojas labas attiecības, ir kontakts saglabāts, kādreiz gribēsies satikties, bet tā lieki netraucēja. Katram ir sava dzīve. Es domāju, ka mēs, ja tiešām kaut ko vajag, ja kādreiz tu gribi man uzaicināt, tu man pazvani, tad mēs forši aprunājamies. Tad jā, bet es laikam negribu izcelt kādu konkrētu, savādāk kāds apvainos. Mēs runājam par laimi un par veselību, bet skaidrs, kad viss ir laimīgi un viss ir veselīgi un viss ir forši, tad ir viegli. Bet kā sadzīvot ar zaudējumiem? Varbūt tādā sporta perspektīvā, kur tā vienā brīdī var kļūt par tādu ikdienu, ka tev var būt pacēlums, liela uzvara un uzreiz pēc tam ir arī liela sāpe. Tā laikam sportā tas vispār ir īpaši, jo tad, kad tu sasniedz savu virsotni, tad viss tālāk liekas, ka tu tikai krīti no viņas. Teorētiski tā ir. Jo ļoti grūti ir noturēties augšā. Nav ideāls recepts. Es nevaru tagad, ja es būtu tāds guru pateikt, ka daram tā un viss būs laimīgi, tad es diez vai sēdētu šeit. Tagad man būtu baigā rinda cilvēkiem, kas nāktu man prasīt. Bet ar tām grūtībām ir jāsadzīvo. Viņas ir tās, kas veido mūs kā cilvēkus. Kādam vieglāk tas iet, kādam grūtāk. Tu meklē pats arī kaut kādus risinājumus, ne tikai izlasot ziņās, tā jādara šitas. Tu tā kā uz sevīm testē kaut ko, kas tev strādā. Ir jāiegulda diezgan liels darbs ar sevi. Ir katru rītu jāpieceļās tajā spogulī, jāieskatās un arī ar sevi jāparunā drusciņi, ko tu gribi, kāda ir tavi mērķi. Un tas viss jāsaliek kopā. Mans tāds ieteikums varbūt būtu tajās grūtībās, ka vieglāk ir, ja tu meklē palīdzību. Nē, es viens. Ir daudz problēmas, kur liekas, ka mēs īstie veči ar visu varam tikt galā un bieži sev novedam tādā dziļākā bedrē. Citreiz vajag palūgt palīdzību no malas. Pats tam esmu gājis cauri un ļoti ātri tas viss atrisinās, jo ir arī vēl citi, kas kaut kam tam jau ir gājuši iepriekš cauri un var pastāstīt savu pieredzi. Man liekas, tāda pieredzes apmaiņa, jebkurā jomā ir tā, kas attīsta kaut ko. Manuprāt, tā, kad mēs sastopamies ar grūtībām, mēs arī piefiksējam to, ka tas jau nav tikai par to, ka jāiet pie speciālista vai pie vēl kaut kā. Dažreiz ir arī veselīgi vienkārši pazvanīt draugam, pateikt, hei, ir kā ir, jūtos čābīgi. Tieši tā, aiziet vakariņās. Tas laiks, ko kopā ar kādu labāko draugu tu pavadi, tas arī tev vismaz uz pāris stundām to smadzenes aizvirza citā domāšanā. Jūs parunājat par kaut kādu varbūt sāpīgu tēmu, bet
Tu neesi viens vismaz. Tev nav jābūt stresā, ka tev liekas, ka tev vienam visu pasauli ir jāuzvar. Man liekas, ka mēs jau kā sportisti vispār esam audzināti darbs komandā. Bieži, protams, mūsu sportists liek tā, ka mēs it kā kaut kādi dzelzsvīri būtu, tur, kam nekad problēma nav. Bet nē, mēs sportā arī viens otru stutējam, balstam un palīdzam. Un jo vairāk par to runā, kad ir problēmas, tad arī nākamajai paaudzei jau ir kaut kas, no kā mācīties vismaz. Bet, Klau, par to mentālo spiedienu, tu pats arī pieminēji, izlasīt ziņās, tur, kā pareizi jādara. Skaidrs, tūlītās būs tas periods, kurā visiem arī radīsies kaut kāds priekšstats par to, kā tagad bija jāveic šī izspēle, kā bija jāizdara šis metiens un kā bija jānospēlē pēdējās 2 minūtes. Tu sev ļauj vaļu vispār paskatīties līdzi, vai tu, kamēr es piemēram turnīrā, tikmēr nē, es no šī distancējos? Es teiktu tā, ka laikam neviens nevar aizbēgt pilnībā no mēdījiem, no kritikas, no tā, kas ir. Jo vispār tā mūsdienu pasaule tā veidot, ka kaut kā cilvēki pavelkās uz kritismu un uz sliktām ziņām, tā kā ļauj sevi ietekmēt. Pilnībā nevar aizbēgt, bet to var kontrolēt. Es vienmēr esmu teicis, es arī citās intervijās esmu teicis, ka pareiza kritika īstenībā priekš manis ir laba motivācija. Ja cilvēki vairāk izsaka kaut kādu kritiku, diezgan līdzīgu, tas nozīmē, ka kaut kas nav labi, ka es varu tiešām uzlabot. Un tad ir tas, es esmu apņēmības pilns, uzlabot sevi. Varbūt, lai nerunā tā pa manīm. Es to pārvēršu drusku savādāk. Nevis, ka es pārdzīvoju un tagad tieši teikt, jūs tur muļķi nezināt mani. Es saku, ok, es izdarīšu tā, lai jums nav vispār pa ko runāt. Tā kā sliktais, pa ko runāt. Es vienmēr esmu centies izdarīt tā, lai pasaka paldies, ka tu malacis centies, atdevi savu visu. Mēs jau zinām, sportā tie prieka brīži ir ļoti mazi. Reti, kuram sportistam ir tā, ka viņš visu laiku ir topā un tikai lauras plūca. Pārsvarā jau ir tā, ka tu lielu daļu dzīves saņem kritiku, centies atkal sevi uzlabot, un tad ir kaut kāds viens tas moments, kurā tu ir jābauda. Arī jāiemācās baudīt, starp citu, ir kaut kas tie labie momenti. Tas arī interesanti, ka mums uzvara parasti ir tāds īsts process. Atskaitot, manuprāt, paudze definējošu uzvaru, kā piemēram bronzas medaļu. Manuprāt, tas definēs kaut kādu laiku mūsu vēsturē, jābūt godīgam. Bet pie parastas uzvaras, piemēram, sezonā uzvaras vai kārtējās grupu turnīru uzvaras, mēs priecājamies īsu brīdi. Bet, ja ir kaut kas slikts, ko pateikt, tad mēs ļaujamies ilgiem plūdiem. Tas jau laikam ir ne tikai sportā. Tas jau vispār ir tā, ka tos sliktos brīžus vienmēr visi atcerās. Un sportam ir arī tāds teiciens. Tu vari konstanti darīt labas lietas, bet viena tava kļūda parāda, cik augstas klases spēlētājs tu esi. Man liekas, ka tā domāšana ir drusku kaut kā jocīga. Mēs visi kļūdamies. Vienkārši kā tu iemācies ar to sadzīvot. Tā kļūda jau ir normāls process. Es domāju, gan politikā, gan darbā, mūzikā, sportā, vienalga, kur bez kļūdām nevar. Jo tās kļūdas jau ir tas, kas tevi iedvesmo kaut ko uzlabot. Interesanti, ka tu saki, ka nevis norok laba, konstruktīva un dažreiz arī liela kritika, konkrēti skaita ziņā, bet tas tieši ir kā motivators. Es vienmēr izmantoju tādu terminu sportistu mentalitāti. Šis izklausās pēc tādas definīcijas tam. Ka paņemt kaut vai negāciju, jebkuru emociju un paņemt to sev kā iedvesmas avotu, es teiktu, mūzikā, bet sportistam, es nezinu, enerģijas avotu. Jā, tā varētu teikt. Es vēl to mēģinu dalīt tā, ka ir tā. Mums kā sportistiem ir drusciņi arī jāiemācās dzīvot 2 dzīves. Ir sporta notikumi tavi, un tad ir vēl tā kā mājās arī sieva, bērni, un neatnest mājās tās problēmas. Tā ir tā augstākā klase. Tā kā tu vari tur iet cīnīties savā sporta infrastruktūrā, hallē, trenažera zālēs, var izlikt savas dusmas, uzlabot sevi. Bet man tā kā ir jādzīvo, arī jārāda piemērs saviem bērniem, ka tu nevari atnākt un tagad bez garstāvokļa 24 stundas. Nevienmēr tas sanāk, protams. Diemžēl tā ir tāda pieredzes mācīšanās, kā sevi uzlabot. Bet jā, tu ieslēdz tādu režīmu. Tu esi sportā,
nesanāca. Man tagad jādzīvo tālāk. Rītā man ir vēl 20 džeki komandā, kas ir arī atkarīgi no tā, kā es sevi. Nu, tas ir tas, laikam, komandas skaistums, kad tu paļaujies arī. Un tev ir arī jāpastumj savus komandas biedrus kādreiz saņemties. Un kopā nākamajā dienā jauna spēle. Pareizi. Labi, dodamies tālāk par kustību, par treniņiem, par to, kāda vispār ir profesionāla sportista ikdiena. Jo skaidrs, ka mēs redzam tikai to baudas brīdi, kas ir spēles laiks, bet es pieņemu, ka tava ikdiena ir principā sastāv no tā vien kā trenēšanās vai gatavošanās. Nu, nav tik traki. Nav tik traki. Jā. Nu, tā kā mēs neesam arī piesieti īstenībā. Pagājušajā gadā, kad nespēlēju hokeju, man brīžiem likās, tā kā man vajag kaut ko darīt. Un tad, kad tu sāc darīt, ka tu esi, piemēram, visu dienu darbā, tad man likās, laikam, hokejs tomēr bija labāk. Un, katram ir savs grafiks, protams. Tāda grūtākā daļa mums ir starpsezonās. Tas ir tas, ko neviens nezina, neredz, neliekās ne ziņas. Sākās viss ar lieliem stresiem, kad tev ir līgumi jāparaksta. Tu nezini, kur tu būsi, tad tu gaidi ar aģentu, runā katru dienu, sazvanies. Tas tāds stresa pilnais periods, tad tu beidzot noslēdz līgumu. Tad tu zini, kurā pilsētā tu būsi, kurā klubā. Un tad tu sāc gatavoties specifiski tam, kāda tava loma būs tur komandā. Bet tas grūtākais darbs ir jāiegulda starp sezonām. Vasarā, cik daudz tu izdarīsi vasarā, tik labi tev tā garā sezona vilksies. Jo fiziskais stāvoklis viņš ir jāceļ augšā. Un tas ir sarežģīti. Tas ir citreiz liekas, tikko beidzās sezona. Es nomaucu 10 mēnešus un 2 mēnešu ir starpā. Rēķini, tu 2 nedēļas atpūties un ir jāsāk atkal būvēt pamati. Un tad pienāk tas otrs posms, kad tu ierodies klubā. Parasti kaut kādu mēnesi pirms sezonas sākās. Tad ir tāda komandas nometne. Tur tu esi tāds drusku tā kā armijnieks. Tu dari pildi to, ko saka. Jā. Tu esi ieradies, tev par to maksā. Tev ir jāpildi, jāskrien, jālec. Ko izlēma fiziskās sagatavotības treneri uz ledus. Un tad sākās sezona. Sezona ir tāds, jau tā kā teātrī teikt, kad ir sāks izrādes. Un tad tu katru dienu vērtē sevi. Vai šodien sanāca perfekti? Ja nē, tad tu zini, ka nākamā treniņa diena atkal tiks kaut kas vairāk ieguldīts. Bet sezonā, piemēram, ja nav spēle, treniņa diena ir, es tā vidēji teikšu, no 9 līdz 1 es esmu hallē. Un tālāk ir mans brīvais laiks, kā to esi pavadījis. Tas ir, cik katrs profesionāls ir. Kāds iet vēl uz masāžām, kāds vakarā brauc uz halli, atjaunošās procedūras, ledus vannas, pirtis, lai sagatavotu sev atkal nākamajai dienai. Un tas ir ļoti individuāli. To es nevaru tā. Es varu pa sevīm stāstīt, jā, bet katrs ir, mēs savādāki esam. Jā. Bet, principā tā tad izklausās to, ka arī hokejs savā dziļākajā būtībā ir kaut kāds stundu skaits, ko mēs te investējam, un tas pēc tam nāk atpakaļ. Protams, jo vairāk tu investē sevi, jo ilgāk un labāk tu vari sevi. Viss tas sakrājās. Sakrājās tajā posmā, tā kā es tagad esmu 37 gadi, un tu saproti, cik ilgi tu vēl varēsi. Ja nebūtu darījis to 20 gados, tad es vai es te vispār sēdētu. Tā kā ir tas, un tev to stāsta iepriekšējās paudzes treneris stāsta, ka jāinvestē. Nevienmēr tu to dari. Ir arī 20 gados, iedomājies, parādās pirmā nauda un vasara. Ko tu gribi ar saviem draugiem patusēt? Viens izvēlās patusēt, viens izvēlās tajā brīdī trenēties. Man tāds teiciens ir, kamēr tu guli, kāds jau dara. Un tad, tā ir tā motivācija, kad vienmēr celties arī vasaras, tajās dienās, sestdienā, vasarā aiziet noskriet to krosiņu no rīta. Pēc tam labāk jūties. Tāpat vēl ir visa diena, ko var pavadīt kopā gan ar draugiem, gan ģimeni. Šis ir interesanti par sportistu ilgmūžību. Tāpēc, jo principā šobrīd ir tāds, jau jāsaka, pieņems fakts, to, ka sportisti kaut kā atrod vēl papildus gadu lielajā sportā. Tas ir zinātnes nopelns, vai tas ir attieksmes nopelns, vai kaut kur pa vidu tā atbilde? Man jau liekas, ka profesionālajā sportā karjeras samazinās tieši. Tāpēc, ka pats sports attīstās tik ļoti agresīvi. Ja kādreiz, teiksim tā,
sports un spirts nebija šķirts, kā bija teiciens, tad tie tiešām to jūt, kad tagad viss ir tik profesionālāk, ka visi trenēs. Pirmkārt ir pieejami, kur mēs ar sēžam runājam, podcasts. Tu vari paklausīties, iedvesmoties. Kādreiz neviens neko nestāstīja. Tu biji viens pats, kā tev sanāk, tā sanāk. Un tagad ir medicīna nāk augstākā līmeņa klāt, vitamīni, tas pašas analīzes. Tu visu laiku vari vērot sevi, uzlabot tā kā tāda formula. Visu laiku kompjuterā visādi pulsometri. Kādreiz nekā tā nebija. Pieliki, paskaitīja, apmēram zināja. Un no tā veidojas, ka tas sports ir tik ātrs un viss ir spēcīgāki, kad daudz vairāk traumas sāk palikt arī. Un man liekas, hokejs, ja kādreiz es atceros, ka es ienācu kā jauns, tad katrā komandā bija daudz, tādu 40, 39, 40 gadu. Tagad jau 37 gados es esmu pārliecinoši, ka mēs ar Oskaru Cibuļsku esam vecākie izlasē. Kādreiz es vēl atceros, Herberts Vasiļjus, man liekas, 41, Sāņš 42 gados spēlēja Olimpiādē. Protams, viņi ir specifika, tas ir unikāli gadījumi, bet ļoti reti, kur tādi vecumi tagad vēl tādā augstā līmenī spēlē. Tu pieminēji par analīzēm un par veselības pārbaudēm un par visu šo jautājumu profesionālajā sportā. Cik reāli aktuāli tas ir tīpaši tad, kad tev ir, piemēram, sezona? Tas noteikti, ka jūs sekojat līdzi tevi visam, kas varētu būt būtisks, lai varētu arī performēt tajā visaugstākajā līmenī. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo vairāk no kluba vadības ir interese viņiem tevi, jo viņi maksā par tevi lielu naudu, tad viņi grib tevi eksploatēt pilnā apjomā, dabūt no tevīm ārā maksimumu. Es atceros, ka es Krievijā spēlēju, tur mums bija asins analīze reizi nedēļā, tur skatījās tādas vēl, ko parastās laboratorijas neredzēja, tur tādas sporta jau laboratorijas. Un, tev ir viss pieejams, tev ir visas magnētiskās rezonances augstākā līmeņa, lai tev traumas ātrāk sadziedētu, visas procedūras, fizioterapeiti, top līmeņi. Tad, jo zemāks līmenis, jo klubam mazāk finansiāli iespēja, jo vairāk tu esi atkarīgs pats no sevis. Cik tu esi gatavs. Asins analīzes tagad mūsdienās nav grūti uztaisāmas un ir diezgan pieejamas, labas laboratorijas. Es pat vasarā pats dodos, pārbaudu, pirms es kaut kādus vitamīnus vai kaut ko izvēlos, paskatos, kas man vairāk vajadzīgs. Un tas ir tikai, cik tu pats vēlies sevi uzlabot. Taisīt uz sporta veselības skrīningu, un šajā gadījumā man ir jāsaka pavisam godīgi, tas nav īsti ko apspriest. Jo viss bija precīzi tā, kā tam ir jābūt. Un, manuprāt, tas tieši arī vedina uz to, ka sportā acīm redzot, tev ir jāspēj no sevis dabūt to, kā tu saki, maksimālo līmeni ārā, un lai to izdarītu, tev ir arī jāpārzina, uz ko tavs ķermenis ir spējīgs, un lai viņš varētu optimāli darboties. Jautājums tev ir kā, vai tu jūti, piemēram, skaidrs, es visticamāk nesajūstu, ja manās analīzēs man tur pietrūktu kreatinīns, vai es vismaz nespētu to nodefinēt. Jautājums, vai tu jūti? Jā, tu pēc cipariem apmēram var pateikt, ja ir bijusi pārslodze, rādītāji ir daudz augšā kreatinīze. Tur var paskatīties, ja tu uztaisīsi analīzi. Piemēram, svētdien nospēlēji spēli, pirmdien no rīta nav vērts taisīt to analīzi, jo tur būs uzreiz baigais cipars. Paiet 2 brīvas dienas, tādas atslodzes dienas. Tas numurs, ja ir nokrities, tad ir labi. Tas nozīmē, ka tu atjaunojies. Pēc tiem cipariem tu vari arī daudz ko iemācīties par sevi, cik labi tu atjaunojies. D vitamīns, piemēram, šajā gadījumā, kad es taisīju, viņš rādās kā ļoti labs. Bet es neesmu apmierināts ar viņu. Man gribās viņu daudz augstāku. Tā kā, ir viens, kas ir pieņemta vispārēji rādītāji, un ir viena vēl, kur tu esi pieradināts visaugstākajā klasē sportā, kad ir jātur vēl drusciņi augstāk kaut kas no analīzēm. Un, tā kā, ieraugot D vitamīnu, man liekas, man bija 36 vai... Precīzi skaidrs, labāk nesaka, zini. Apmēram. Man liekas, ka sportists ir tāds optimālais, vislabāk. Pirms lielajām sacensībām tu gribi pie 60 viņu dabūt kaut kur. Bet tur viņš rādās, ka ir ideāli. Bet tas ir super, jo principā tas man arī vedina pie tā nākamā jautājuma par, kā ārsts sako līdzi, jo komandā vienmēr ir kāds ārsts līdzi, vai fizioterapeits, vai treneris, vai tomēr tā ir arī paša atbildība sekot līdzi konkrēti tiem analīžu rādījumiem un veselībai?
Tas ir tas stāsts par augstāka, zemāka līmeņa klubiem. Ārsts ir visur. Tā kā analīzes uztaisot, jebkuram savam komandas doktoram iedos, viņš tev pakonsultēs. Bet jo augstākā līmenī, jo vairāk visādas analīzes, un tad doktors sako līdzi kādam, kādreiz kādu papildus brīvdienu iedod pie pārslodzēm, lai arī ir tādi stresa faktori, tur skatās. Es atceros, Krievijā, kad tas cipars ir lielāks, tad tev ir liela varbūtība, ka tu varētu satraumēties drīz. Jo tev ķermenis ir tādā jau saspringumā, stresā. Un tad tiem spēlētājiem deva papildus brīvdienu, piemēram, atjaunošanās procedūras. Tam seko līdz gan doktori, bet vislabākais doktors, kā mēs sportā smējamies, es tu pats. Jo mēs esam atbildīgi pilnīgi par visu īstenībā, dēļ tā, ka ir dopinga kontrolas. Un gala lēmums ir vienalga, kas tev parādīsies dopinga kontrolē, un tu nevarēsi vairs pateikt, man šito doktors iedeva. Okay. Tu būsi vainīgs. Ja tevi pieķers, piemēram, kaut kā aizliegtā vielā, tikai tava atbildība. Un tāpēc arī mēs konsultējamies, mācāmies. Es jau saku, beigās būs tā, ka drīz sportists būs farmaceits, lai zinātu katru. Jo arī aptiekā ieejot, ir aptiekārs jāpabrīdina, ka tu esi profesionāls sportists, jo viņš var tev iedot kaut ko, kas beigās var novest pie 4 gadu diskvalifikācijas. Piemēram, es atceros, ka bija Teraflu. Pagaid, ne jau parastais paciņās. Jā, bet tur ir vēl 2 versijas. Ir viens dienas teraflu, tad ir nakts teraflu. Jo tā, ka tev ir aizsmakums, efedrīns ir viens. Mēs kādreiz viņu rijām tabletēm pirms spēlēm, tāpēc, ka viņš tev atver vaļā. Viņš neko tev nedod spēku, neko vairāk nedod, bet viņš tev atver degunu un tev vieglāk elpot spēlē. Viņš ir aizliegts tagad. Tur ir kaut kādas mazas normas, kas drīkst būt. Bet, piemēram, aizejot uz aptieku, tu esi apslimis, augstējies, tu izdzer to nakts teraflu. Es neatceros, vai tas bija teraflu vai kaut kāda cita versija, bet vienā bija tas efedrīns iekšā jau uz nakti, lai tev var vaļā un lai tu izgulies un labāk justies, tomēr tas ir dopings. Bet ir, ko mūs iemāca sportistiem, kad ir tāda mājaslapa arī ar antidopingu aģentūru saistīta, ka tu visus savus medicīnas, ko tu nopērc, ieraksti pēc nosaukumiem, un tad tur ir rakstīts, drīkst lietot spēles dienā vai nedrīkst dienu pirms spēles lietot. Tā kā ir kur izglītoties, bet visu mēs nezinām. Tā kā mēs tāpat esam pakļauti uzticībai, komandas doktoru uzticībai. Man liekas, svarīgākais, ko no šī paņemt atpakaļ, to, ka analīzes ir kaut kas pēc kā vadīties. Tas ir noteikti kaut kāds labs atspērienu punkts, lai saprastu, vai tu vari performēt šobrīd augstākajā līmenī, vai nav kaut kāds risks arī traumai. Protams, tas ir īstenībā ļoti svarīgi. Pirms katras sezonas, jebkurā gadījumā, ir vēl medicīniskās pārbaudes mums, lai tev vispār pielaistu klubam. Tāpēc, lai nav kaut kādas mikrotraumas, kur tu jau atbrauc uz klubu nevesels, jo arī tur līguma liels naudas iesaistīts. Viņi grib zināt, ka tu esi tiešām gatavs performēt. Bet analīzes, tas ir labs rādītājs, jo tur ir daudz visādi marķieri, kas iekais un marķieri. Jāpaskatās, vai tu jau starta pozīcijā neesi zaudējis. Un ja tu vari to visu uzlabot ar kaut kādiem vitamīniem. Tagad jau daudz forši ir uzturbagātinātāji, kas tev palīdz, un viņus ir jālieto. Tāpēc mēs sakām, ka tas sports ir aizgājis tāda sporta zinātne pa lielam. Okay. Labi, viena lieta, kur ir zinātne, bet tajā pašā laikā ir arī bauda, ir ēdiens. Un skaidrs, ka arī tas, ko mēs liekam iekšā sevi, ir tas, ko mēs pēc tam redzam, kā mēs jūtamies, kā mēs varam performēt un tā tālāk. Tā joprojām. Bet profesionālajā sportā noteikti tev ēdienkarte atšķirās sezonas laikā starp to, ko tu ēd, kad tu, piemēram, esi mājās starp sezonas laikā. Kāda ir tā realitāte? Kā ēd sportisti? Hokejs, paldies Dievam, ir viens no tiem sporta veidiem, kur mums deg daudz kalorijas, un mēs varam dzīvot laimīgi. Atļauties pa lielam ēst visu. Arī saprāt robežās. Tas jau vai sportists vai nesportists, tāpat arī ikdienā. Nevar tu ēst kūkas visu dienu. Tas tā kā tu to jutīsi gan sportā, gan arī dzīvē. Bet, jo vairāk tu pievērsi uzmanību, jo tu to savu procentiņu atkal cel. Tas ir tā tiešām. Nav tā, ka tu tagad, dēļ tā, ka tu apēdi burgeru dienu pirms spēles, sliktāk spēlēsi.
Bet, ja tu to darīsi katru dienu, ilgtermiņā, atkal tas ir par ilgtermiņā. Ja tu iemācies sabalansēt, tāpat kā mums skolā mācīja, tā piramīdu viņi nevar apmānīt. Ir jāēd viss dažādi, ir jāēd gan gaļa, ir arī sportisti, vegāni. Tagad tā kā iemācās sabalansēt, un mēs jau pieradinām pie tādas rutīnas, varbūt tās spēļu dienas jau gadiem jūs esat dzirdējuši, makaronu ar vistu. Pa lielam tā arī ir. Lielākā daļa ir. Kāds varbūt pamaina makaronus pret rīsiem, lai vieglāks justos, bet tās pamatfunkcijas ir ogļhidrāti, olbaltumvielas, šķiedrvielas, viss ir vajadzīgs. Tauki. Hokejs ir labi tas, ka tauki ir vajadzīgi arī, ka nevar būt pilnīgs tāds stiegra, jo tie tauki tev arī to enerģiju dod spēles laikā. Bet galu galā tu arī visas karjeras laikā mācies, kas tev strādā, kā tu labāk jūties. Viens ēd lielopu gaļu, viens ēd zivi, viens ēd vistu. Tev strādā, turpini. Es visu laiku arī esmu mainu, ik pa kaut kādiem 5 gadiem kaut kas jauns parādās. Tagad gribēju ātrāk būt šito sācis, bet tu jau nezini, vai ātrāk tas būtu strādājis. Tagad strādā. Spēles dienā makaroni ar vistu, tāpēc, lai nebūtu nekāds risks, ka līdz vakaram kaut kas var nobrukt, vai vienkārši tradīcija? Nē, tas ir enerģijai. Konkrēti enerģijai, jā. Jo sanāk, tāda spēļu dienas grafiks, viņš tāds diezgan interesants ir. Mums no rīta vienmēr vēl treniņš spēles dienā. Mēs aizbraucam pārsvarā uz hali, tur kaut kādu pusstundu uz ledus izejam tādu ātro iesildīšanos. Tad ir kaut kādas sapulces, un ap 12. tu ēd pusdienas. Jo tava nākamā ēdiena reize varētu būt kaut kur 1 naktī. Tad tu 12. krāmē iekšā tos makaronus, vistu, ej pagulēt. Spēle 7:30 vakarā, piemēram. Tad tu jau no kaut kādiem 4 vispār neko neēdi. Ap 4 tu kaut kādu sneku, tur jogurtiņš, tas arī kāds maizīt uzsmērē. Tad tu nospēlē to spēli, pēc spēles ēst negribās. Tu vēl visas tos enerģijas dzērienus esi sadzēries, miegs nenāk. Tad 1 naktī tu atkal ēdi tos pašus makaronus, jo nākamajā dienā, ja ir spēle, tev jau viņas jākrāmē atpakaļ iekšā, lai tev būtu enerģija nākamajai dienai. Ir diezgan sačakarēts vispār tas ķermenis no tās sporta dzīves, bet ir jādomā, jo tas ēdiens ir svarīgs. Un tad, kad mājās, kurš ir tas tavs superduper ēdiens? Man patīk gatavot visu kaut ko no dažādām pasaules virtuvēm. Tāds super. Es nezinu, man patīk vispār jūras veltes gatavot. Tāpēc, ka sezonā ne visur ir pieejams. Es Vācijā spēlēju, piemēram, tur nav populāri. Tur tas tikai dažādās formās un veidos. Tad tu atbrauc mājās, gribās kaut kādu zivi vai garneles vai ķemmītas jūras, kas nav ikdienā pieejams. Bet es esmu steiku cilvēks, patīk steikus cept arī, bet eksperimentēju. Tas, kas ģimenei arī nav tā, ka es izvēlos. Mums mājā ir bērni arī gribās, lai ar vienu ēst gatavošanu mēs varam visi paēst, nevis katrs gatavo pa savam. Kā arī jūs mājās arī ievērojat tādu veselīgu dzīvesveidu pamatprincipus, gan gatavojot, gan sportojot? Kā tev iet mājās ar šo pusi? Jo skaidrs, mēs bieži vien runājam par to, ka vecāki ir labākais piemērs bērniem. Tā ir. Tavā gadījumā es gribētu teikt, ka bērniem ir ļoti labs piemērs. Bet kā ir tavā ikdienā? Tu paspēji tam tā kārtīgi pievērsties? Es cenšos, sevišķi tā, kad ir tās treniņu dienas, ēst gan tās brokastis agri no rīta, pat ledus ir 7 no rīta jau jāceļās. Negribās 5 celties, bet ir kaut kas jāpēd. Protams, tu pieradini sevi pēc iespējas vienkāršāk. Lai tu dabūtu to, kas tev ir vajadzīgs, bet lai tas ēdiens ir vienkārši, ātri pagatavojams un lai tu netērē lieku laiku, arī miegs ir svarīgs. Bērni, tāpat mēs viņiem ļaujam pa daudz kaut kādu saldumu. Es pats arī vispār neesmu tāds saldumīlis, bet man var uznākt tāda diena, es atceros, mēnesi var teikt, ne končus, neko var teikt. Un tad es vienu dienu sēdēju divānā un man sagrabējās torta cieliņu. Tā man tā kā mīļākā kūka. Es aizbraucu pie mājas veikalā, nopirku torta cieliņu un es pusi tortā pēdu. Uzreiz. Es pat viņu negriezu, es ar karoti vienkārši. Arī uznāk vājuma brīdis. Protams, pēc tam tu viņu apēd un tu tur sēdi tādiem priekš, kam to darīja. Bet tas ir arī mans mentālais kaut kāds
baudījums dzīves. Es biju priecīgs tajā brīdī. Ko darīt? Aiziešu rītā, paskriešu vairāk. Interesanti, kad gatavojoties šai sarunai, izlasīju vienu teikumu, kas man tā aizķērās, konkrēti par ģimeni. To, ka tu esi ekstraverts, bet sieva introverts. Un, ja jau mēs iesākām par ģimeni, par bērniem, par uzturu, par veselīgumu, jūs viens otru balansējat, tāds pretstat pievelks vai kā tas? Laikam, lai tev ir tā abi jāsaprot, jau ir. Tu nevari vienmēr būt tikai pakļauts savām izvēlēm. Tomēr apkārt tev ir daudz dažādi cilvēki un jāiemācās ar visiem sadzīvot. Un, es to tā sākumā, kad mēs draudzējāmies, tieši godīgi, nekad nebūtu pateicis. Tad, kad paiet jau tie 10 gadi, tad izrādās, tas sāk ievērot sievu. Tad viņai patīk savs lociņš cilvēku. Bet tu jau nedēļ tā viena, tagad nemainīs visu dzīvi. Mums ir forša kopā, viņai ir savi uzskati, man ir savi. Es pielāgojos viņai citreiz, kad viņa negrib, lai tur liela ballīte mājās, tikai kaut kāds konkrēts loks. Bet citreiz man gribās, lai ir, es neesmu ilgi bijis mājās, gribu satikt visus. Tad viņi arī pacieš manas idejas. Tas laikam tā. Tur visus balansē, kā tu teici. Tā pretpāla lieta, viņi strādā. Es arī zinu pēc savām mājām spriežot to, ka viņi vienkārši strādā. Tas ir Man jauki. Vispār liekas, ka ar katru cilvēku ir iespējams sadzīvot un būt draudzīgam. Pat ar savu lielāko ienaidnieku tev nav jābūt labākajam draugam, bet tu vari vienmēr būt laipns, izturēties. Tas tā kā bērnībā tev mācīja vecāki. Es godīgs pret citiem, es laipns pret citiem. Man nav tā, ka man kāds rieptos. Es varbūt ar kādu neizvēlos tur ikdienu pavadīt kopā, bet es ar viņu sasveicināšos, paprasīšu, kā viņam iet un viss. Tas man uzreiz vedina uz vienu man tuvu tēmu. Gudrais nosaukums tam ir resilience, bet es to vienkārši runāju par tādu tā kā ļaunatmenību, tā kā spēju pēc tam, ka es sagāzies, nezinu, tur zauda ir bijusi vai es ar kādu sakašķējies ātri, tā kā savākties un būt atpakaļ uz pekām. Kā ir tev? Jo man šķiet, ka sportistiem, ka jūs spējat principā pamosties nākamajā dienā, viss ir jauna diena. Protams, jūs redzētu, kas tur notiek tajos hokeja treniņos. Mēs arī savā starpā varam normāli tur zobus izdauzīt. Ir bijis tā, ka tiešām uz slimnīcu var vest komandas biedru savā treniņā. Pēc tam aiziet tālu, iedzer kopā, paspiež roku un viss ir kārtībā. Tas emocijas, emocijas jau vispār mūs vada. Viņas mēdz būt baigi foršās un mēdz būt arī ļoti pretīgas. Bet tas ir, kā tu teici, ir jāiemācās sadzīvot ar to un neturēt ļaunu prātu. Bet, Klau, noteikti ir reizes, kad nesanāk varbūt tā uzreiz pamosties, viss ir kārtībā. Ir kaut kāda varbūt metode, padoms, jo es ticu, ka ne man vienīgajiem arī ir dienas, kad vienkārši ievelkās kaut kāds tas lejā būšanas brīdis. Negribu to saukt par depresiju, jo tas ir kaut kas noteikti jau krietni skarbāks, bet varbūt ir kāds padoms. Kad kaut ko baigi negribās, nezinu, es vienmēr lieku kaut kādus mazus mērķīšus. Ir ka tās grūtības sākās, ja tu visu laiku domā par to gala mērķi. Paliek grūtāk, jo tu esi tālu vēl no viņa. Un, ja tu uzliec kaut kādas starposmiņas, šodien būs mazs solīts uz priekšu. Ir slinkā diena, tas ir normāli, bet kaut kas ir jādara. Tad nākamajā rītā tu pamosties, es priecīgs, ka tu saņēmies, izdarīji. Man sieva visu laiku saka, galvenais sāk darīt. Un tad aiziet, dārzā arī negribās vienmēr ieturt lapas grābt. Kā aiziet, tad beigās tu grābi savu, es sagrabs vēl iziet ap sētu, apskaties, vai vēl kaut ko nevajag. Tā laikam ir jāiesāk darīt, bet nevajag likt tādus megaplānus varbūt tajās grūtajās dienās. Pēdējos gados šķiet, ka vairāk mēs runājam par tādu mentālo veselību, par sagatavotību. Mēs sākam pēkšņi atzīties to, ka tomēr ir ok, iet ar kādu aprunāties, ka ir arī medikamenti, kas var palīdzēt ar kaut kādiem grūtākiem brīžiem. Tu jau vienā brīdī pieminēji to, ka uzzvanīt, aprunāties ir labs veids, kā tikt atpakaļ. Jautājums konkrēti no sportista perspektīvas, jo šķiet, ka jūs esat tie, kuriem tas nāk bez maz vai paketē līdz ar komandu. Ir varbūt kāds mentālās sagatavotības treneris.
kurš savā dziļākajā būtībā tā tad ir psihiatrs, psihologs vai tā tālāk. Tā joprojām. Kāda tava attieksme? Ir augsta līmeņa klubos, ir arī savs mentālais coach un psihoterapeiti, sporta tieši, kas ir. Tagad ir ļoti daudz, kas pieejams, gan literatūra, gan online treniņi ar terapeitiem. Bet tā ir reāla lieta. Viņas ir jēga vai ne īsti? Es neesmu. Man bija, kad es NHL spēlēju komandu, bet tie bija mani labākie baudas laiki. Es pāris reizes aprunājos ar viņu, bet nebija tā, ka es kaut ko konkrēti gāju tur ārstēt. Es esmu bijis lejā, augšā. Es esmu iemācījies kaut kā caur cilvēkiem, caur pieredzēm, klausoties, uzzinot, tik galā ar sevi. Es nebaidos par to runāt, kad ir bijis sliktie brīži. Pēc tam esmu saņēmis arī no citiem hokejistiem tekstu, ka klausies, kā tev bija. Tā kā mēs esam daudz vairāk, kam ir tās problēmas, nekā liekas. Jo tā robeža, man liekas, baigi šaurā. Es pagājušajā gadā mācījos tieši sporta psiholoģiju, lai nokārtot treneru kursus, C kategorijas. Tad man tas likās tā divējādi. Tā kā ir ļoti labi, ka ir tā palīdzība, jo tieši kādam tas ir ļoti nepieciešams. Bet mums jāiemācās atšķirt tas viens, atrast tajā barā, kuram ir, jo visi izskatās pilnīgi vienādi. Piemēram, visi bez sejas, tā kā neitrāli. Kuram ir problēma, es jau nezinu. Tad tie akcenti, ko viņš dara, varbūt man kā trenerim liek saprast, kuram vajadzētu, ar kuru vajadzētu aprunāties. Bet no otras puses, reti kurš atzīsies, tāpēc, ka sports ir nežēlīgs. Tu ar to tā ir vājība, ne? Jā, tad tu parādi kaut kādu vājumu. Un otrs ir tas, ka tā ir tāda iespēja atrunāties es nezinu, es tā kā bērnus drusciņi patrenēju, un man liekas, ka daudzi tagad izvēlās teikt, treneris mani apbežo. Ka viņiem pie pirmajām grūtībām uzreiz gribās teikt, ka viņam vajag psihologu, bet īstenībā viņam viņu varbūt nevajag nemaz. Vienkārši vajadzētu pacīnīties drusciņi sākumā ar sevi, pārvarēt. Tas laikam tiešām ir. Tāpēc ir tie eksperti, kas ir mācījušies gadiem, sporta psihologi, un kas to robežu redz, kuram tiešām vajag palīdzību, kurš varbūt feiko viņu, lai nedarītu. Nē, kā, bet tas, ko tu saki, pilnīgi precīzi, vai ne? Tu nevari būt izcils sportists, ja tu nespēji tikt pāri kaut kādiem izaicinājumiem. Visu laiku cīnoties ar tām grūtībām, tu noved sev uz to, ka tev sākās kaut kādas problēmas. Tas ir tāds profesionāls sports, protams, nav. Daudz jau par to runā, ka sports ir labi, bet ne profesionāls. Un, es daļai piekrītu tam. Ir ļoti daudz, kam iziet cauri tādu, ko es otrais negribētu dzīvē darīt, bet man bija konkrēts mērķis, es uz viņu gāju, un tev jābūt tādam killer instinktam, ir jābūt selfish drusciņa, un tie ir tā melnā triāde, ko tur saka, selfishness. Un tad es arī drusku pastrīdējos ar savu pasniedzēju. Es saku, bet tas ir tas, kas mani draivoja. Es neizrādīju viņu, bet man iekšējais bija tas, ka es zinu, ka es varu pārņemt, izcīnīt to, ko es gribu, tāpēc, ka citi to nedarīs. Un tad kurš ir vinnētājs, kurš zaudētājs, to līdz galam mēs nezināsim. Noslēgumā gribētos aprunāties par laimi. Jo mēs esam aprunājušies par visu negatīvo tehnisko pusi, mēs esam aprunājušies par mentālo pusi, par dzinuļiem, par veselību, par visu kaut ko. Bet laimi, zinu, banāls jautājums, bet šķiet, ka katram atbild uz to ir citādāka. Kurš ir tev laimīgais brīdis? Vai tu esi vispār noķēris to, ka tu zini, ka šeit? Es esmu laimīgs, tad, kad es esmu mājās ar saviem tuvajiem. Tas ir mans, es tiešām atbraucu. Citreiz varbūt tā no malas, ka es gribu iekāpt dīvānā, savā mājā, savā dīvānā. Jo no 15 gadu vecuma es pa lielam dzīvoju tādu profesionālu dzīvi visu laiku ārzemēs. Un tāds pa īstam laimīgs nekad bērnība. Arī viss nometnes, turnīri. Tu gribi būt mājās vienā brīdī, un tad es esmu laimīgs, ka man ir mani tuvinieki, sieva, bērni, vecāki, radinieki blakus. Man liekas, tāds vispār, mēs sakām, ģimene ir pats svarīgākais dzīvē.
Bet bieži mēs aizmirstam to savos darbos. Nu, tā kā mēs tik ļoti maucam, ka aizmirstam, ka jāvēlt laiks ģimenei. Un es vienmēr sev atgādinu, nomierinies. Savāc to savu ģimeni kopā un uztais kādu tusiņu vai pusdienas. Un tad es esmu laimīgs, kad es satieku viņus. Mēs foršās sarunās, garšīgu ēdienu ēdot, pavadam laiku kopā un kaut kā tās visas problēmas aizmirstās tajā brīdī. Tu super precīzi definē to, ka būt mājās tā tad ir ne tikai iesaisties divānā un tā kā mēs tehniski eksistējam kopā, bet tā ir tas reāls laiks, kur tu ieguldi un no kur tad tev arī nāk atpakaļ. Es vakar biju tieši uz ezeru paslidot. Tas bija tāds arī brīdis, kad es atcerējos to bērnību, kā bija, ka tās trakās ziemas bija un visi tie hokeji tādi pirmsākumi uz ezera sākās. Man bija vienkārši tā kā vieglums iekšā. Es domāju, cik tas jau 25, 30 gadu pagājuši, bet es atgriezos tajā. Tad visa diena bija pozitīva. Tās ar laikam ir tas bērnības atmiņas, kaut kādas bērnībā būvē, ka es būšu ugunsdzēsējs un pēc tam es, nezinu, sētnieks, piemēram. Bet tu taču gribēji būt ugunsdzēsējs. Paņem kaut kādu, ir taču iespēja pamēģināt vienu dienu būt tam ugunsdzēsējiem, savus to sapni piepildīt. Tā kā... Tu vienmēr gribēji būt hokejists? Nē, es gribēju ugunsdzēsēju. Nopietni? Tas man bija tāds pirmais, ko es atceros tiešām. Man vēl joprojām vispār liekas ugunsdzēsēja profesija tāda viena no vīrišķīgākajām. Žēl, ka Latvijā netik ļoti novērtēta kā citur ārzemēs, bet es uzskatu, ka baigie veči, malači. Klau, es domāju, te arī pieliksim punktu. Ugunsdzēsējs un hokejists. Un, es teiktu, vienkārši foršs čels. Es nezinu, ko lai vēl piebilst. Mēs, manuprāt, izrunājam visu, kas bija jāizrunā saistībā ar laimi, ar veselību, ar svarīgām lietām, ar netik svarīgām lietām, kam pievērst uzmanību, kam nepievērst. Bet, ja man jāpiebilst viena lietiņa klāt, tad forši ir arī tas, ka tu, manuprāt, tā ļoti cilvēcīgi izstāstīji to, ka sekot līdzi sev ir gan sajust, kaut kādos brīžos atļaut, ja gribās puscielaviņu, tas ir ok. Protams. Tā drīkst. Un gal galā tu jau vari aiziet, nodot tās analīzes, pārbaudīt un arī sagatavoties. Un tas, kas man likās vēl visinteresantākais, to, ka tā ir tava atbildība. Lai vai cik ļoti gribētos domāt, man kā nesportistam, to, ka noteikti tur, viņi visu laiku tur uzpasē un vēl kaut ko realitātē jau. Tā ir tava atbildība. Sekot sev līdzi, aiziet pārbaudīt lietas, būt augstākajā kvalitātei, tad, kad tu ierodies uz darbiņu. Jo mēs jau tā arī cenšamies, tie, kas dodas uz parastiem office darbiņiem, tā kā mēs kāpjam skatos, mēs gribam būt labākā sevis versija. Pašam jājūt tas, ka tu esi, kā mēs runājam, laime, viss tas, tu jau tikai to var kontrolēt. Neviens tev nevar, tāpat, armijā varbūt var pateikt komandu un tev viņi jāizpild, jo tu esi tam piekritis. Bet tā jau pa lielam, tu gribi būt laimīgs cilvēks apkārt forši. Visu laiku vispār jāražo, kā es teicu, tas tā kā ir vīrusi un ir labie vīrusi. Ja mēs apkārt ražosim pozitīvismu, tas ar kā vīrus, viņš arī izplašās. Cilvēki apkārt sev veidojot savu to loku ar cilvēkiem, kas grib uzlabot sev, kas grib palīdzēt viens otram. Un ja tev ienāk tas viens negatīvais tavā lokā, visi kopā jūs viņu varat izmainīt. Likt viņam sāk domāt pozitīvi, un viņš sāks jau to labo vīrusu izplatīt. Un tā mēs reāli tikai tā varam, man liekas, attīstīties. Paldies tev, brīnišķīgi.